Čaviņš meitenes, šodien es vēlos jums parādīt jaunā gada make-up look, kas ir ar visiem 2016. gada favorītiem tieši no kosmētikas. Mēs izmantosim gan glitterus, gan spilgtas krāsas, gan dažādas tekstūras, tāpēc turpiniet skatīties. Pirmā, ko sākšu, tas ir, es sagatavošu plakstiņu un, protams, izmantošu favorītu no Maybelline Color Tattoo. Protams, ka viņas ir matētas un darbojās kā bāzes. Šīs ir vienas no ēnām, kuras es lietoju visbiežāk, gandrīz jau pat redzams caurumiņš apakšā. Pa visu plakstiņu klāšu šīs Essence Smooth Caramel ēnas. Tālāk zem uzacīmes klāšu no šīs Max Factor paletītes pašu gaišāko zeltaino toni, lai izgaismotu acis. Iekšējos un ārējos kaktiņos klāšu no Lime Crème Venus paletītes šo te brūno tonīti. Klājam 1/3 no ārējā kaktiņa un no iekšējā kaktiņa. Atstājot 1/3 jeb centru, neaizkrāsot. Tagad uzmanīgi savienosim kopā šo te gaišu brūno un pludināsim uz augšu, bet tā, lai neveidojas izteikti strīpi. Drīzāk, lai nojausmu par to, ka tur it kā ir kaut kāda dēna, bet ne pārāk dziļa. Tagad ņemam vienu toni tumšāku, no tās pašas Max Factor paletītes, kas ir tumša brūna, un atkal atkārtojam to pašu darbību, liekam gan ārējos, gan iekšējos kaktiņos. Tādā veidā mēs padziļināsim, paspilgtināsim skatienu. Šo tumšu brūno tonu gan mēs neiepludinam kopā, tā kā ar gaišu brūno, drīzāk atstājam šeit izpludinātu mazliet uz augšu. Tagad centrālajā daļā šeit, kur mēs atstājam brīvu, es uzklāšu Colourpop ēnas. Viņas ļoti smukā zeltainā tonī un viņas saucās Telepātija. Viņas labāk uzklāt vai no pirkstiem, kas man nepatīk, jo man ir nagi, vai vienkārši ar potiņu, kas ir no sintētiskiem sariņiem. Ja šāda acu formas, ieteiktu šo zeltaino ēnojumu pacelt mazliet augstāk par kustīgo plakstiņu, lai būtu redzams šis tonīts un viņš izceltos. Lai skatienam piešķirtu dziļumu, vēl iekšējos un ārējos stūrīšos ieliekam vēl tumšāku tonīti. Tas var būt brūns vai melns, kā nu kuru reizi. Man gribās šobrīd brūnu. Tagad es izmantošu laineri un uzklāšu melno lainerīti. Kā nākamo soli es uzklāšu glitterus uz kustīgā plakstiņa, bet, lai viņi labi turētos, izmantošu Lime Crème glitteru līmi. Šie ir drauga glitteri, bet viņi ļoti labi turās uz Lime Crème līmes, tāpēc, ja jums viņi ir vai līdzīgas kvalitātes līmī, droši lietojiet. No sākuma uzklāšu līmi un tad uzmanīgi tap veidā arī pašus glitterus. Diemžēl ar glitteriem ir tā, ka labāk viņus klāt tad, kad vispārējais sejas make-ups vēl nav izveidots, jo, kā redzēt, viņi nobirst un tad glitteri ir visur. Lai padarītu grīmu vēl interesantāku, es izmantošu ne tikai šos te multi zeltainos glitterus, bet arī izteikti zeltaino glitterus, kurus klāšu iekšējā stūrītī. Tādā veidā izveidot glitteru pārēju. Zem apakšējās skropstu līnijas uzliksim šo te pašu Maybelline bāzīti un pa virsmu tad mēs liksim brūno toni un sārto toni. Izmantoju to pašu principu no sākuma lieku gaišu brūno, pēc tam tumšu brūno. Tumšu brūno ņem no Max Factor paletītes. Priekš sārtā toņa izmantošu Urban Decay elektrika paletīti, izteikti oranžīgu sārto toni. Tagad, kad ēnas ir uzklātas šeit apakšā, turpināšu ar atstušu, un šī gada mīļākā atstuša priekš manis ir L'Oreal False Lash Wings Sculpt.
dēļ savas foršās birstītes un dēļ tā, ka ar viņu nav jāķēpājās. Pāris reizes uzvelc un tev ir skropstas un dzīvo tālāk. Kad skropstu tuša ir uzklāta, es uzklāšu vēl mazliet šo sārto tonīti tieši acu kaktiņos un mazliet uz augšu iztušēšu. Šādā te veidā. Un pa virs šim sarkanajam es uzlikšu sarkanos glitterus šeit, iekšējos stūrīšos. Kā nākamo soli uzklāšu no Max Factor All Day Primer Facefinity. Šis ir mans mīļākais gada primers. Neaizmirsīsim par lūpām un uzklāšu man mīļāko lūpu balzāmu. Es viņu tur kā lūpu balzāmu. Viņš ir paredzēts, lai atjaunotu lūpu ādu un padarītu lūpas pufīgākas, bet principā man patīk tas, kā viņš iedarbojas manā lūpā. Kā nākamo uzklāšu savu mīļāko koncealeru, kas ir no Maybelline. Šo te Anti-Age koncealeru. Viņu uzklāšu zem acu zonā. Un iztušēšu ar Dermasil sūkli. Pārējās nepilnības izkoriģēšu ar Catrice Camouflage High Coverage Concealer. Un arī iestrādāšu ādā ar to pašu Dermasil sūklīti. Kā savu mīļāko gada tonālo krēmu es izvēlējos Max Factor Miracle Touch, šādu te tonālo krēmu. Man patīk viņa konsistence, man patīk tas, ka viņu var līdzi ērti paņemt, viņš neaizņem daudz vietas. Un man patīk, kā viņš nesājās. Visi nostiprināja NYX caurspītīgo pūderi. Konturēšu seju ar NYX konturēšanas paleti, izmantošu šo te tonīti. Šī palete ir viena no manām mīļākajām paletēm, un šī gada laikā es viņu tiešām izmantoju ļoti bieži. Man patīk, kā viņa pludinās un cik ātri ir iespējams izveidot skaistu konturējumu. Kā izgaismotāju izmantošu šo Catrice presēto pūderi. Šis ir viens no maniem mīļākajiem izgaismotājiem, jo, kā jau jūs redzēsiet, ļoti skaisti izgaismo, ļoti maigi un delikāti izgaismo ādu. Kā tālāko es uzklāšu savu mīļāko vaigsārtumu. Patiesībā man bija ļoti grūti izvēlēties starp Essences pagājušā gada Winter Wonderful kolekciju un Catrice šo te neitrālo vaigsārtumu. Principā izvēlēšos šo te, jo tas labāk iedarās. Uzdzēm izmantošu šo Maybelline zīmolīti un kombinēšu viņu ar šo te L'Oreal Brow Master marker zīmolu. Principā var atstāt šo make-up tieši šādā veidā ar neitrālām lūpām un spilgtām acīm, bet tā kā es apzinos, ka ja tā jaungada ballīte tur ir tumšs un faktiski gan neko nevar redzēt, es tomēr izvēlos piepildīt lūpas ar zīmolīti un uzklāt sarkano lūpu krāsu. Ja jau tas gaļa gads, tad tam visam jābūt ugunīgam un skaistam un spilgtam. Kā mīļāko šajā gadā es izvēlējos H&M lūpu zīmolīti. Kā lūpkrāsu izmantošu šo te Belle Pierre lūpkrāsu tonī Ruby. Viņa ir izteikti sarkana. Šī ir viena komfortabla lūpkrāsa. Un smaržo ļoti sirsnīgi pēc vaniļas. Lūk, koptēls gandrīz gatavs, vēl tikai palicis sprejs. Es izmantoju šo te NYX matētu finišu spreju, viņš man ļoti patīk. Tieši šis matējošais sprejs ir tas, kas palīdz visam turēties uz sejas un arī, ja ir karsts, tik ātri, teiksim, neaizpeldēt. Šāds ir mans jaunā gada koptēls. Es ceru, ka jums patika, es ceru, ka jums bija interesanti. Noteikti pamēģiniet arī paši padarboties ar glitteriem, jo kad vēl to darīt, ja ne jaunajā gadā. Lai jums ir veiksmīgi šis jaunais gaļa gads, veiksmīgi sagaidīt, veiksmīgi pavadīt veco gadu, un es ticu, ka mēs vēl tiksimies nākamajā gadā kādā foršā video. Čauiņš!